business people need to do in the European Union is put a lot more emphasis on the need to improve competitiveness and to reduce the burden of regulation. Es tā pārāk, smalki nezinu tās vadības schēmas, tu jau ir vesela zinātne, kā vadīt cilvēkus un kolektīvu, bet teikt labus vārdus skaļi ir baigi svarīgi. Tas mans message šodien varētu būt. Today's audience here are business leaders or business founders or people who are interested in new businesses. And really what people like us help to do is actually make them more future-proof as companies. Man pārsteidz tas, ka man patīk pilnīgi visi runātāji, jo katram bija kaut kas ļoti svarīgs, ko pateikt. Tā kā es domāju, ka runātāji ļoti labi izvēlēti un viss loģistika un menedžments ir ļoti augstā līmenī. Nākošos gadus es arī piedalīšos šādā pasākumā. Šī konference ir viens no tiem veidiem, kā mēs varam mazliet izkāpt ārā no zemūdens, ja mēs tā varam teikt, un paskatīties uz pasauli mazliet plašākā skatā. Gan smelties iedvesmu, gan arī pierakstīt sev vai vismaz prātā paturēt. Brīnišķīgas idejas. Lektori tiešām kvalitatīvi atrasti un interesanti un par dažādām tēmām. As managers, if we can understand how organizations grow and develop, we can manage them better. We can manage them through growing pains, and we know what to expect with the next stages. So it's really by studying the life cycle and understanding how it works that we can manage organizations better. Es nācu ar mazākām cerībām ieraudzīt priekš sevis no akadēmiskas pasaules nākušiem cilvēkiem interesantas tēmas un iedvesmojošas stāstus, ieraudzīt daudz vairāk nekā bija cerējis.